un Jēkabpils atbildi. Ja mēs varbūt pirms spēles studijā analizējam Jēkabpils komandu, tad svarīgākais spēlētājs nav zaudēts, un tas ir Rinalds Sirsniņš. Varbūt nevienmēr viņa liederība parādās statistikā, bet tas ir atslēgas spēlētājs šajā komandā. Tikmēr Jelgavas atbildi, Čavars labi mājiņu kustību, caurgājiens un tanks ar kreiso roku, turklāt ar piezīmi. Lūk, Agņa Čavara atbild mums par viņas augšanu par veterānu. Pateico snaiperu prasībām pret sevi. Kāpēc? Devai gan Anatoliju Kreipānu attēlot. Negatīvajā nozīmē 2 punktu ar sodu Jēkabpilī. Uzlaist NBA laukumā, vismaz tāda ar savu morālo, psiholoģisko attieksmi nebūtu nekādu šaubu viņam. Jēkabpils labi pastrādā aizsardzībā, ātrais uzbrukums. Harden līdzinieks no augšas. Pienājums arī bija pagājušā sezonā vienā. 2 no uzvarām, ko izcīnīja Jēkabpils pagājušo sezonu, bija ļoti grūts. 8. tālmetiens tikmēr šajā mačā Jelgavai un +9 uz tablo. Stepauts turpinās, šis slāsts pret Sirsniņu iet virsū viņam pa 2 Bruksam. Labas mājiņu kustības tablo. Vēl viens tālmetiens un vēlreiz precīzi var trāpīt ne tikai no vietas, bet arī pēc dribla, kā to nodemonstrēja iepriekšējās 2 epizodēs. Vēl viens iecirtiens Stīpā Simonsam. Tālmetiens šoreiz neprecīzi, bet 5 viņš šodien ir trāpījis, 10 mēģinājumos, 18 punktu. Šeit Bruksam gan beidzot skaista epizodu. Tad varētu mēs jau pamazām sveikt Jelgavu uzvaru, bet tas nenotiek. Sans Silovs ātrajā pretuzbrukumā atgūst 2 punktus. Lielām grūtībām izdodās ievadīt bumbu spēlē. Šeit Miglniekam jāizdara ātrs metiens, vairākas mājiņas kustības. Tas ir neveiksmīgs, bet veiksmīgs ir viņa atkārtotais mēģinājums. Jēkabpils, bet nu laiks strauji tuvojās noslēgumam. Paspēja pirmo tālmetienu realizēja Jēkabpils komanda šajā mačā. Jēkabpils atvainojas klubam, bet Jelgava man patika. Ļoti organizēti. Ļoti pārliecinoši šodien izskatījās spēles sākumā. Enerģiju guva ar precīzi gūtiem tālmetieniem, realizējot 6 trečus pirmajā ceturdaļā.